Saeimas namam, te jau mums gaida pārbauda. Skatāmies, ko teiks. Labdien! Sveicināti! Uz Saeimas namu krēslu atrādīt, ir pieteikta caurlaide. Jā. Nu, skatāmies. Būs mums zaļā gaisma. Jā, super, paldies. Saeimas vēsturiskais krēsls pēc aptuveni 80 gadiem ir atgriezies Saeimas namā. Pēc 1940. gada visa šī iekārta tika izmesta no Saeimas nama. Noliksim šo krēslu vēsturiskajā vietā. Ir zinām konkrēta vieta, kur tas krēsls ir atradies. Nesam. Esam ieradušies Saeimas sēžu zālē un mēģināsim aiznest to krēslu tajā vietā, kur vēsturiski tas ir atradies, pretīm pret to sienu. Nu, tas mirklis pamazām tuvojās. Mēs nesam krēslu tā vēsturiskajā vietā. Ir nolasāms pēc vēsturiskajām fotogrāfijām, kurā vietā tas ir atradies, un tā vieta ir šeit. Savā laikā tas bija diplomātiskam korpusam paredzēts krēsls, un mēs to noliekam vēsturiskajā vietā. Atskaites punkts ir šīs Satversmes sapulces panta izgatavotās šīs uzraksti, un tātad pret vidus asi nedaudz pa kreisi. Sākotnēji šī ēka ir celta arī kā vidzemes bruģniecības nams, un līdz 1921. gadam un arī nedaudz 1922. gadā šeit notiek Satversmes sapulces sēdes. Un 1921. gadā šajā zālē iegāzās šie griesti. Kāpēc? Tāpēc, ka bija tā runā, ka bija ļaunprātīga dedzināšana, un kas ir arī zīmīgi, tad tajā laikā bija ieradusies Somijas delegācija. Un visi noskatījās, kā šeit Saeimas zālē ir šis lielais ugunsgrēks un iegāžās griesti. Ir arī vēsturiska bilde no šiem griestiem, kā tie ir iegāzušies 21. gads. Un tad, pēc 21. gada, mēs saprotam, ka ir jāatjauno ātri, steigā, un tad pieaicināts tiek arhitekts Eižens Laube, un tad ātri tiek savest kārtībā šī zāle. 1922. gadā Eižens Laube sapulcēja ļoti labu komandu, amatniekus, meistarus, dizainerus un ļoti veikli tiek galā ar šo darbu, iekārto šo zāli. Un gribu nolasīt jums citātu, kas ir rakstīts par šo zāles interjeru. Jo krāsu noskaņa pamudina uz darbu, ozolu koka brūns, patīkams, kontrastē ar sienu pelēkumu. Augstie paneļi it kā noslēdz apmeklētāju no ārpasaules. Piespiež koncentrēties. Kā stingrs rāms tie ieslēdz zāles iekārtojumā dažādas detaļas, iebūvētos deputātu un preses priekšstāvju sēdekļus. Prezidija tribīni, diplomātu ložas, tas viss rada vienību un nosvērtību. Tā rakstīts ilustrētajā žurnālā 1927. gadā. 1922. gadā 7. novembrī notiek pirmā Saeimas sēde. Kā to atzīmēja? Karakuģis Viesturs svinīgo aktu paziņoja ar 21 lielgabalu šāvienu. Un tas apraksts par to, kā te ir izskatījies. Deputātiem glīti sēdekļi ar galdiņiem un atvilktnēm.
prezidija sēdeklis, ložas valdībai, diplomātiem, ārzemju viesiem, žurnālistiem un zāles dibenā sēdvietas un stāvvietas publikai. Virs zāles liels valsts ģerbonis un tām abās pusēs sienā uzraksti no Satversmes. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, un uz otras Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Meklējot dažādu informāciju par šīs zāles iekārtojumu 1922. gadā, tad es arī atradu tādu, varētu teikt, publiskais iepirkums bija izsludināts, un tas ir 1924. gadā, kur aicina pieteikties dažādus galdniekus uz visas lielās Saeimas sēžu zāles krēsliem. Tas notiek 1924. gadā, tad visi amatnieki varēja iesniegt savus piedāvājumus. Tāds interesants šis te sludinājums. Pēc Ulmaņa apvērsuma 1934. gadā telpas tiek nodotas valsts prezidenta administratīvajam dienestam. Pēc 1940. gada, pēc okupācijas režīma nodibināšanās nodod Latvijas PSRS augstākās padomes rīcībā. Pēc 1940. gada ir vēl pierādījumi fotomateriāls, kur mēs redzam šo te prezidiju galdu ar šo te iekārtu, bet vēlāk jau šīs te mēbeles ir pazudušas, kur tās nokļuva, grūti pateikt, bet šis te konkrēti krēsls tika atrasts Rezeknē privātmājā, un tad ir daudz tie pieņēmumi, kā tas varēja tur nokļūt. Bet paiet gandrīz 80 gadi, un šīs te krēsls atgriežas savā vēsturiskajā vietā. Tajā laikā, kad tapa Saeimas nams, tas ir fotografēts, arī iekārta ir fotografēta, bet, diemžēl, neviens konkrēti nav fotografējis šo te stūri, šo te diplomātiskā korpusa stūri, un kur vēl vairāk mēbeles. Ir cilvēki nofotografēti, un ļoti miglaini fonā ir redzami šie te krēsli, šie te 4 konkrētie krēsli, kas mums interesē. Un tie personāži, es nosaukšu jums 5 personāžus, tie ir sekojoši. Tātad mēs redzam ļoti tuvu šiem te 4 krēsliem. Pēters Juraševskis, tieslietu ministrs, vairāk kārtējs. Tad mums ir Edvīns Magnus, arī tieslietu ministrs 1919. un 1928. gadā. Tad ir Staņislavs Ivbulis, kas ir bijis Saeimas deputāts un vēlāk arī satiksmes ministrs. Un tad ir Vladislavs Rubulis, Latvijas tautsaimniecības labklājības ministrs, vairāk kārtējs. Un pats galvenā persona, ko mēs redzam sēžot uz šo te krēslu, ir ģenerālis Edvards Kalniņš. Tātad viņš 1919. gadā bija Latvijas armijas virspavēlnieks, štāba priekšnieka vietas izpildītājs. Savukārt 1922. gadā, kas ir šī te krēsla izgatavošanas gads, galvenās artilērijas pārvaldes priekšnieks, vēlāk kara ministrs. Tā kā ģenerālis ir sēdējis uz šī te krēsla. Visi ir klāt. Zvaigzne. Reinkarnējies. Krēsls, slavenais krēsls, ir ieguvis stingrību, atgūs mugurkaulu, tā es gribētu teikt. Jo pirms tam, kad mēs nodevām viņu Aigaram, viņš bija tāds pašķīdrs, kā mēs atceramies. Tomēr, kā jau mēs te izspriedām, 80 gadus dzīvojies visur apkārt pa pasauli, un šodien arī atgriezies, kā es saprotu, savās mājās bija Saeimā. Un tagad kādu brīdi atradīsies šeit, Lances muižā. Jā, lai cilvēki var priecāties un pasēdēt viņā un pajūsmot. Un tāpat laikā arī godināt vēsturi. Būs mums ko stāstīt, vēl viens stāsts. Mums ir ļoti daudz stāstu pa vēsturi, pa Lances muižu un baroniem von Wolfiem. Pēdējiem baroniem šeit robežos, pateicoties kuriem arī ir šī vieta, ir radusies Lances muiža. Mums ir tas gods atgriezt viņu otrā dzīvē šo vietu
Un tieši tāpatās milzīgi pateicīgi Aigaram par to, ka viņš ir atgriezis otrajā dzīvē arī šo krēslu, šo slaveno krēslu. Jā, nu tā. Es gribēju papildināt Andi, un tātad mums ir kāda no galdniecībām. Mums ir Ežens Lauve, mums ir 1922. gada projekts, Saima, tad pēc 40. gada mēs nezinām, kur šis krēsls atradies. Tad tas aizceļo līdz Rēzeknē, tad no Rēzeknes tas aizceļo līdz manai darbnīcai. Tad no manas darbnīcas tas aizceļo atpakaļ uz Saimu, un tā tas ir nonācis Lantas muižā. Nu, laba ķēde, ne? Tāda interesanta ķēde. Jā, vēsture mums ir jāgodina, un ja mēs varam izstāstīt vēsturi savu šādu krēslu, kas Latvijas kontekstā ir ļoti nozīmīgs, nu, tas, man liekas, ka ir ļoti labs stāsts. Tie ir pētnieki, kas gribēja arī tās savu zināšanas un to darbu iedot bez maksas. Nu, respektīvi, es viņus uzrunāju, nu, mums parasti kaut kāds neliels honorārs ar viņiem, bet viņi šajā stāstā viņi pilnīgi, nu labi, šitas jau man arī interesē apmēram. Un es domāju, kāds tur augšā kaut ko sakārto tādā ziņā, kad tās atbildes arī nāca. Un par to pašu Pētera baznīcu, kur mēs šodien bijām, nu, kad tā adrese atnāca un kad tas apraksts, kā tas tornis ir gāzies un visas tās lietas. Bet bija arī cilvēki tādas adreses, kur man bija pusdienu jāpavada uzklausot kaut kādas negācijas, lai es spētu tik konkrētajās adresēs iekšā. Ja? Nu, tas arī tāds neredzamais darbs, bet tas nes augļus. Domāju, ir labi, gala rezultāts ir labs. Mēs esam krēslu nolikuši tajā, gribās teikt, pagaidu vietā, jā, bet redzēsim, laiks rādīs. Bet ļoti laba vieta, ļoti laba. Un lai cilvēki bauda. Mēs nesam novietot krēslu tur, kur viņš atradīsies. Te ir kabinets būs nākotnē, tātad tur tiks formēti dokumenti un pieņemt viesi. Un tad tiecīgi zaļā istaba. Es domāju, ka ir diezgan svarīgi, ja mēs runājam par 18. novembrī, par šo svarīgo dienu. Es esmu piedzīvojis tos laikus, kad šo dienu nevarēja svinēt, un kad par svinēšanu bija jāiet skaidroties un atskaitīties. Un es novēlu šajā dienā un vēlu visiem jauniešiem padomāt par to, kur mēs esam šobrīd, un ka ir tiešām jādara mums visiem kopā, lai mēs neatgrieztos tur, kur mēs bijām kādreiz. Un šis krēsls arī ir bijis vairākas reizes gan vienā, gan otrā pusē, un es ļoti ceru, ka viņš paliks mūžīgi pareizajā pusē. Tad, kad man uzrunāja Lantas muižas īpašnieks Andis saistībā ar šo te krēslu, tad es nedomāju, ka tie ceļi vispār aizvedīs līdz Saimas ēkai. Es domāju, kārtējais klients, kurš man saka, nu jā, šitas jau bijis tas krēsls tajā Saimā, ministrijā un kur tik vēl ne un kādi tik līkloči. Es nekad to nedomāju, ka es šeit nokļūšu un es atradīšu to vēsturisko vietu. Un tas, protams, pavērš milzīgu pētījumu, un es gribu arī teikt lielu paldies visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti, jo es viens to nevaru izdarīt, un tas ir milzīgs laiks, bet tas laiks ir štruns, bet ka mēs varam šo te nolikt tajā vietā, man tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jūs iedomājaties, šeit pirms vairāk 80 gadiem valdīja tāda atmosfēra, kas būvē mūsu valstī, ja? Nu jā, varbūt tāpēc mēs tikai te esam, kad uz šādiem te krēsliem tika pieņemti ļoti svarīgi lēmumi. Un tajā laikā, protams, tie amatnieki darīja pēc savas tādas izjūtas, un viņi jau nedomāja varbūt tik tālējoši. Kaut gan mēs skatāmies uz krēslu, krēsls ir kvalitatīvs, šīs mēbeles arī nav slikts. Bet tā ir manta, tā ir īsta manta, tā ir manta no Latvijas ozoliem. Tie tika žāvēti, zāģēti, pareizi sagatavoti un tā. Tad milzīgs saviņojošs sajūta, ka tu vari nolikt, ka tu vari pieskarties. Un es visu laiku domāju,
ja tie meistari būtu dzīvi, ko viņi teikt par šādu situāciju? Ko Eižens Lauba teikt par šo te? Es domāju, viņš vienkārši pasmietos. Ko jūs tur ņematies, jaunieši? Ja? Bet, interesants tādas sajūtas. Un mums ir jāciena, jāgodā šie meistari, šīs tradīcija. Mums ir jāstāst arī nākamajām paudzēm par šādām lietām. Jo mans paliek aizvien mazāk. Mēs dzīvojam patērētāju sabiedrībā. Un ja kaut ko tādu izdodas saglābt, un vispār tas stāsts ir tāds interesants, kāpēc Andris vispār uzrunāja mani? Varētu taču jebkuru uzrunāt. Ir arī piemēri, ka vienkārši cilvēks paņem smuki rotiņu baltu nokrāsot, ja, un mēs vispār aizmirst, ka tur apakšā ir rakstīts Saeima. Mums būtu pierādījumi zuduši par to, ka tur ir augšā tā plāksne, ja, no Satversmes sapulces. Ļoti daudz mēs ātri varam savu pagātni aizlaist nebūtībā, bet šādas lietas liek sirdī pukstēt straujāk. Un šis viss stāsts, šie visi meistari, ko mēs esam apskatījuši, viņi šeit ir piedalījušies, viņi šeit ir bijuši. Un es arī šeit esmu, un mēs te stāvam, mēs stāvam vienā no Latvijas Republikas svarīgākajām ēkām. Mēs šeit esam, un mēs šeit būsim. Un tas ir svarīgi.